Pirmās liecības par alus darīšanu kokmuižā fiksētas 17. gadsimta beigās. Muižas teritorijā atradusies alus rūpnīca, kas savu darbu sāka ar vienu meistaru un 2 strādniekiem. Taču jau 19. gadsimtā produkcijas apjomam palielinoties, tā kļūst par lielāko alus darītavu Livonijā. Muiža ir bijusi no seniem laikiem ļoti slavena muiža, un tieši savu alus darītavu, kas jau pusotru gadsimtu atpakaļ bija jau tāda ļoti augstā industriālā līmenī ar modernām tehnoloģijām, kur strādāja vairāk kā 100 strādnieku, un bija liela ražotne, kur arī ienāca iekšā dzelzceļa sliedes, un patiesībā kokmuiža alus darītava bija lielākā Livonijā tajā laikā. Alus darīšanas tradīcijas senāk bijušas lielā cieņā, un 1905. gadā tam piešķirta zelta medaļa alus izstādē Parīzē. Savukārt garšas noslēpums esot glabājies svarīgākajā izejvielā – ūdenī. Kā noteicošais ir bijis tomēr ūdens kvalitāte, ka tas ir tas, kāpēc viņš ir iznācis tik labs, un, protams, arī meistaru darbs, bet izejvielai kā ūdens kvalitāte galvenais tomēr. Seno alus brūvēšanas vēsturi varēja uzzināt speciāli uz svētkiem izveidotā alus pagrabā. Apmeklētāji varēja aplūkot gan vēsturiskos fotoattēlus, gan iepazīties ar alus brūvēšanas tehnoloģiju. Vai jūs bijāt iekšā kokmuižas atjaunotajā šajā tēs? Jā, iegājām, bet tur tik daudz cilvēku, ka baigi neko īpaši neredzējām. Redzējām, ka tur bildes iet, rāda, kā laikam senos laikos bijis, kā tur bijis iekšā. Jā. Vietējie kocēnieši nemaz nav zinājuši, ka tur dažs labs pagrabs ir tālāk ejas. Jūs var skatīties šāda ideja atjaunot tādas vēsturiskās lietas. Tas viss ir vajadzīgs. Pagaidām alus netiek brūvēts kocēnos, bet ar laiku tiek plānots par jaunas rūpnīcas izveidi. Mums pašiem būs sava alus darītava atkal, kas būs kokmuiža alus, un mēs atjaunosim tās tradīcijas, kuras mēs zaudējām pirms 100 gadiem. Vēsturiskajā kokmuižas teritorijā pasākumi notika visu dienu, piedaloties gan vietējiem pašdarbnieku kolektīviem, gan māksliniekiem no visas Latvijas.